Sveiki, ķekavieši! Mani sauc Gatis Līcis, un es esmu ķekavietis. Pagājušajā gadā noslēdzās viens interesants iepirkums ceļu būvniecībai, kas tiks realizēts šogad. Par projekts tika vadīts slepeni, pat bez koalīcijas partneru iesaistes. Šis ir pilnīgi pretī, teiksim, neteikšu tālāk, kas tas ir pa lēmumu. Summa paredzēts kopējā attīstības plānā, kas tika pa jaunu apstiprināts. Kāda summa tur ir paredzēta šim ceļam? Arī 600 000, man liekas, bija. Uz kādu pamatu, ja Doma apstiprināja Eiropas Savienības projektu par 250 000? Eiropas Savienība piešķīra uz katram novadam zināmu summu, kāda esoša lauku ceļa rekonstrukcijai vai jaunu izbūvēja. Ķekavas novadam tika piešķirt 250 000 eiro. Pašvaldībā tika nolemts rekonstruēt ceļu ar nosaukumu Kompleksa ceļš, kas atrodas Daugmelē aiz Daugmeles sākuma skolas. Un tieši šis bija vienīgais ceļš, kurš izturēja šī konkursa prasības. Tā nu gluži nav taisnība. Šiem kritērijiem atbilst daudzi ceļi mūsu novadā. Piemēram, šis ceļš uz ģipša stūri, kur tālāk ir izvietota ikra ražotne Motre, kas savu produkciju eksportē visā pasaulē, kā arī citi mazi ražotāji. Vai šis ceļš, kas arī ved uz lielu eksporta uzņēmumu PAA, neskaitot daudzus citus uzņēmumus. Šeit gan zem pieder uzņēmējiem, bet viņi ar lielu prieku to atdot par velti pašvaldībai, lai tik sataisa ceļu. Vai jebkurš cits ceļš, kas ved uz kādu zivsaimniecības, lauksaimniecības vai ražošanas teritoriju. Galu galā šī programma paredz arī jauna ceļa izbūvi, ja mēs tādu vēlamies. Bet pašvaldība ir izvēlējusies ieguldīt naudu tieši šajā ceļā. Un kas tad te ir nogājis greizi? Pirmkārt, ministrs kabineta noteikumi paredz vairāku objektu izvērtēšanu un apspriedi ar uzņēmējiem. Pēc pievienotā protokola mēs redzam, ka vērtēts tikai viens ceļš. Arī uzņēmēji, kas piedalījušies apspriedē, nav zināmi. Māte Google par tiem neko nepasaka. Arī Ķekavas novada uzņēmēju padomē šie cilvēki nav pazīstami. Otrkārt, pašvaldība mums apgalvo, ka pa šo ceļu diennaktī izbrauc 1002 mašīnas. Paši deputāti gan domā savādāk. Tur pašreiz viena mašīna pa dienu iet pa to krustojumu. Divas atvaino. Tik slikti nav, Divas mašīnas. Nu, divreiz dienā, uz darbu un no darbu. Viss tā kā nedaudz izskatāts pēc fikcijas. Protams, jauka, ka mums Ķekavas sadzīves servisa centrs, kas ar zemi un grederē ceļus skaita arī mašīnas, bet tā tomēr ir zinām specifiska lieta. Tad kāpēc tieši šis ceļš? Lai nedaudz ieviestu skaidrību, jāpiemina, ka projekta vadītājs no pašvaldības puses bija Ķekavas novada domas attīstības daļas projekta vadītājs Jānis Ābols. Tīri ziņkārības pēc izskatīsimies Lursoftā, lai paskatītos, piemēram, kas ir šī uzņēmuma Greenmill īpašnieki. Personu vārdā Jānis Ābols. Tātad projekta vadītājs no pašvaldības puses neatrada nevienu citu alternatīvu, kā tikai izbūvēt ceļu uz sev piedarošo uzņēmumu. Bet tā noteikti ir tikai neveikla sagadīšanās. Es jums pastāstīšu vēl kaut ko. Pēc tam, kad deputāti bija nobalsojuši par šo ceļu, pēc pusgada domē parādās jauns lēmuma projekts. Un interesanti, ka šis pats projekta vadītājs Jānis Ābols bez skatīšanās komisijās un izvērtēšanas vienpersoniski pieņēmis lēmumu, ka šim ceļam vēl jāuzklāj asfalts. Nu jau kopējās projekta izmaksas ir 666 000 eiro. Tātad, kolēģi, vispirms mums visiem stāsta, tad mēs diskutējām par to, kuru ceļu mēs taisīsim. Eiropas naudām mēs ar lielām diskusijām nonācām pie šī ceļa, grānts segumā, kura no pašvaldības, es saprotu, ir jāiegulda 25 000, no pašvaldības budžeta. Tā, un tagad pēkšņi mums uz domas sēdi ir lēmums par vēl 300 000 no zila gaisa, kur neviens pirms tam nav neziņojis neko. Par 400 000. Un nu jau mūsu naudas, jo Eiropa mums dod 250 000, bet kopējās izmaksas ir 666 000 eiro. Un kādēļ šis te neapmierinājums no manas puses tāds sašutums, jo es parēķināju nedaudz, teiksim, tas, cik mēs pašlaik ieguldām šī kompleksa ceļu uzturēšanā gadā, ir 7500, 7500 eiro gadā. Un ja mēs parēķinām uz tiem 395 000, ko mēs tagad ieguldīsim no pašvaldības budžeta, kopā tātad tie ir 666 000. Mēs šo ceļu varētu uzturēt 50 gadus. Tā kā, šajā gadījumā, ja kāds man stāsta, ka tas ir saimnieciski, tad es, teiksim, atļaušos apšaubīt. Deputāti ir pārsteigti. Man būtu jautājums Ābola kungam, kurš pieņēma lēmumu iepirkumā iekļaut asfaltēšanu pretēji domas lēmumam? Šobrīd ar pirkstu uz vienu norādīt nevar. Droši vien, ka tas bija vairāk tāds kolektīvs lēmums. Tas laikam ir kāds deju kolektīvs, kas mūsu novadā pieņem lēmumu par 100 000
nodokļu maksātāju naudas izlietojumu. Kas gan ir šis pelēkais kardināls, kas vada šo ietekmīgo deju kolektīvu? Jānis Ābols ir partijas reģiona alianse biedrs, kurš startēja pēdējās Saeimas vēlēšanās un ieguva veselus 300 plusiņus un nieka 5000 mīnusiņus. Tātad visu šo projektu kurē reģiona alianse, kurus mūsu novadā pārstāv Andis Damlits un Juris Krūmiņš. No tā es saprotu, ka Jānis Ābols nav nekāds pelēkais kardināls, bet gan maziņš alkatīgs ierēdnītis, kurš grib piedalīties lielo onkuļu spēlēs. Atskatoties vēsturē, var secināt, ka parasti cietumā sēž izpildītāji, nevis galvenie schēmu organizatori. Kāds vienmēr ir gatavs riskēt, bet lielie dūži vienmēr paliks ēnā. Tātad reģiona alianses dažādu schēmu rezultātā ir panākusi, ka par 660 000 mūsu naudas tiks nosvaltēts ceļš tālākajā mūsu novada nostūrī. Ja mēs braucam pa šiem ceļiem tālāk līdz šīm te rūpnieciskajām zonām, dod Dievs visā ķekavā šādus te ceļus. Šeit es par 100% piekrītu Verika kungam. Tad, kad šis ceļš tiks remontēts, es pieprasu, lai man tiktu iesniegts atskaits par šiem darbiem, jo man nav pārliecības, ka tur tiks darīts viss tas, kas ir, par ko mums šeit stāsta. Bet šeit man ir pārliecība, ka nekas nebūs tā, kā tam jābūt. Nedaudz pakurnējāt, nedaudz pačīkstējāt, pašokējāties, nospiedāt podziņu un nobalsojāt. Lielie onkuļi jums atkal pateiks nākošais, kad ir jānospiež balsošanas podziņa. Kas tad ir sausais atlikums? Slikts. Ar valdošās partijas līdzdalību mūsu novadā tiek izsaimniekot 100 000 eiro dažādos bezjēdzīgos projektos. Un visam tam cauri vies meli, meli un meli. Un tieši šis bija vienīgais ceļš, kurš izturēja šī konkursa prasības. Meli ik uz soļa. Piemēram, šis gadījums, kas gan neatiecas uz šo ceļu. Ja jums vajadzīgs šis tiesas lēmums, mēs viņu varam jums izkārtot, tikai ne šeit un tagad. Es uzrakstīju Damlits kungam vēstuli, lai iepazīstina mani ar šo spriedumu, un saņēmu šādu atbildi. Jūsu lūgums izsniegt tiesas lēmumu, kas tika pieminēts, nav izpildāms, jo pašvaldība nav lietas dalībnieks šajā tiesas procesā. Bet sev vajadzīgo balsojumu viņš tajā reizē nodrošināja. Vai slavenais 6 metru kūdras slānis sportielā, kur dēļ tā neko nevar būvēt, par ko Damlits pat nekautrējās stāstīt televīzijai. Es atkal uzrakstīju vēstuli, lai iepazīstina mani ar ģeoloģiju, un saņēmu šādu atbildi. Gatis Līcis ir mani pārpratis, vai nepareizi saklausījis informāciju par 6 metru kūdras slāni. Tātad melojam pat TV kameru priekšā. Jāsaka, Neila Kalmeņa kungs, kad es nemēdzu melot, vai sevišķi publiskās sapulcēs. Bet, protams, no šādiem pierādījumiem es varētu uztaisīt daudzsēriju mākslas filmu. Skumji, ka mūsu novadā ir tāda vadība. Nostāsimies pozā, un tad redzēsim, kuram ir taisnība un kurš tad te kuru. Dobunkungs, apmēram šādi. Es gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies. Man nav nekas personīgi pret šo cilvēku. Es tikai uzskatu, ka viņam ir nopietnas problēmas, un šāds cilvēks nevar ieņemt tik atbildīgu amatu. Kā domājat jūs? Jums vajadzēs pateikt jau pēc pāris mēnešiem nākošajās pašvaldības vēlēšanās. Laimīgi!